Draugi, ārā ir pavasaris jau kādu laiku. Un visiem tiem, kam garšo šašliks, protams, ir sākusies sezona jau mēnesi vairāk pat īstenībā. Šī video es gribu padalīties ar recepti, kā es marinēju šašliku. Nopirku superīgu cūkas kakla karbonādi gabalu, ko izgriezu gaļas izcietēs man acu priekšā no svaigas cūkas. Tā ir ļoti, ļoti kvalitatīva gaļa, un īstenībā gaļa ir tas noteicošais faktors, cik garšīgs sanāks tas šašliks. Sliktu gaļu jūs varat marinēt, kā jūs gribat, tas rezultāts nebūs tāds, kādu to gribētos dabūt ideāli. Un kāda ir būtiska atšķirība starp citām receptēm? Šī gadījumā sīpolu es nevis griežu un samīcu kopā gaļā marinādē, bet sarīvēju uz rupjās rīves un caur siera marli izspiežu sulu. Izmantoju tikai un vienīgi sulu. Pašas sīpolu biezumus, man viņas nav kur likt, metīšu ārā, bet citādā gadījumā viņas varētu izmantot vēl ļuļa kebabos, bet visu vienā dienā nē. To es parādīšu arī kādreiz. Lūk, tātad kvalitatīva gaļa, sīpols sula, sāls, pipari, gruzīna garšviela hmelī, sunelī, eļļa un mazliet ūdens. Ja gribās, var vēl piešaut etiķi. Citreiz es to pielieku, citreiz es nelieku. Ar to ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Man ir grūti notēmēt tādu pareizo dozu būtībā. Bet viņš arī bez etiķu ļoti labi darbojās. Tā sīpola sula, tātad viņa ļoti ātri iesūcās gaļā, un tās šķiedras burtiski tur saplēš. Viņas padara tik mīkstas, ka šašliks arī pēc izcepšanas, kad viņš atdziest, bieži vien tie gabali paliek tādi cieti kā akmens gandrīz, bet šī gadījumā viņa būs mīksta arī augstā veidā. Un, es to parādīšu visu, kā to taisa, un sanāk vienkārši debešķīgs aromāts no tās sīpolas sulas, un tas viss kopā mazliet eļļa un debešķīgi, garšīgi gaļa. Bet pats galvenais nosacījums ir kvalitatīva gaļa. Kvalitatīva gaļa, numur 1. Numur 2, visu jātaisa ar mīlestību. Otrādi, numur 1 ir, visu ir jāgatavo ar mīlestību, un tad nākamais jau ir visas sastāvdaļas. Es domāju, ka tādā hierarhijā. Lūk, šāda te ir tā gaļa. Ir liesums, tauki un ļoti, ļoti interesants tas marmora efekts, kas ir super, ļoti labi. Tātad es domāju, ka es viņu sagriezīšu apmēram 4 daļās. Es cenšos kaut kur 1,5–2 centimetri, apmēram tādā biezumā. Sagriežu viņu steikos. 1, 2. Paskatiet, fantastika, vienkārši tā ir 3, sanāks 4, 5. Tātad mums ir 5 gabali. Kā es daru tālāk? Es viņu griežu uz pusēm un tad tādos gabalos, bet malas es skatos reizēm, ja ir tādas kā šeit asa mala, es viņu negriezīšu te uz pusēm, tad tie gabali būs ļoti mazi. Šī gadījumā es nogriežu maliņu jau, šis būs 1 gabals. Un pārējo, varbūt, ka pat šito vēl var kā vienu un gareniski likt virsū. Un šitos tādā veidā. Un šie sanāk būtībā jau normāli gabali. Sanāks gan tā, kāds ir biezāks, kāds plānāks, bet es mēģināšu to visu. Šito laikam var tā. Tos gabalus es nematu iekšā kaut kādā bļodā uzreiz, tāpēc, ka man patīk sākumā iemarinēt ar sausajām garšvielām un tikai pēc tam pievienot jau mitro marinādi. Lūk, es šeit uztaisu tādu kā kvadrātu, kur es pārgriežu gareniski.
Nu, un tad apmēram uz pusēm. Nu, ideāli būtu šāds te gabals. Jācenšas viņus taisīt plus mīnus vienādas izmērā. Tas ir tāds, tā, un ko man ar šito darīt? Šitas laikam ir ies uz miskasti. Tā, šitā. Un redziet, kā sanāk. Superīgs. Pārgriežam viņu uz pusēm šādi. Un vēlreiz uz pusēm šādi. Nu, šitas būs ekscelents. Tie tauki dos tādu aromātu. Jā, ja ir kaut kādas tur tādas, kur kaut kas karājas vai kā, tad tos visus jānogriež nost. Viņam jāizskatās arī forši tā smuki, lai tad, kad uzliks uz iesmu, lai nekas tur nekarājas. Nu, ideāli varianti, es domāju. Super, nu šī gaļa ir, tā ir gaļa, kur es uzticos tam piegādātājiem, tam, kas tirgo, jo viņš man acu priekšā griež no liemeņa. Šai gaļā nav nedz ūdens, nekas netak ārā, viņi ir tieši tādi, kādi viņi vajag. Tagad nākamais, ko es daru, pakaisu sāli. Nu, ar sāli tur jābūt tā bišķiņ uzmanīgam, dēļ tā, ka varbūt nedaudz pa daudz sāls. Tad būs tāds efekts, ka viņš izņems laukā gaļas buljonu. Nu, tagad es pipars lieku. Kaut kur trāpīja vairāk, kaut kur mazāk, tagad es likšu hmelīs un elī. Ar šo marinādi ir tā, ka būtībā es reizēm viņu uztaisu un es eju kurināt ogles, tad, kad es pabeidzu, protams, visu. Nu, un tagad es viņu vienkārši sajaukšu, lai viņi pastāv šādā te sausajā variantā līdz tam brīdim, kad es viņu varēšu pievienot sīpolu sulai, kur es tagad nomizošu sīpols un sarīvēšu, izspiedīšu sulu. Un tad es uztaisīšu šīs marinādes otru daļu, kas ir slapjā daļa. Starp citu, man īsti nepatīk, ka tā gaļa pala, teiksim, tādā marinādē kā ūdenī. Man liekas, ka tas nav nepieciešams taisīt tik ļoti. Ideālā gadījumā ir tā, ka tā gaļa sasūdz gandrīz visu marinādu sevī, un tur praktiski nekas nepaliek pāri. Sevišķi, jā, tur citreiz taisa kaut kādā tur kefīrā vai majonēzē. Nu, es esmu, protams, provējis, pats neesmu taisījis majonēzē, bet, godīgi sakot, man tā marināda majonēzē liekas, tāds lielveikalu, tāds mazliet tāda nedaudz atvainojos par izteicienu pornogrāfiju. Nu, un vispār veikalos es nepērku gaļu, to šašliku cenšos nepirkt, tāpēc, ka tā gaļa, kāpēc viņi taisa vispār šašlikos, ir droši vien tāpēc, ka tā gaļa vairs nav pirmā svaiguma. Tad viņi iemarinē un pārdod viņu kā šašliku. Un tur arī viens gabals ir tāds milzīgs, kāds ir mazs. Man vēl mājās jāatbrauc, man ir jāapgriež visas tās ķeskas, tur jātērē laiks, viņus vajag sagriezt apmēram līdzīgos gabalos. Un arī, godīgi sakot, visvairāk man tracina veikalu marinādēs tas, ka viņi nenormāli pārsālīti. Viņi to sāli gāž droši vien tāpēc, lai tā gaļa neturpina bojāties. Tā, ok, šis lai stāv, tikmēr es turpināšu ar sīpolu. Nākamais etaps ir sarīvēt sīpolu. Tā kā šeit man gaļa ir apmēram 100 kg, man pietiks ar 2 sīpoliem stabili. Uz rupjās rīves. Cerams, ka ļoti nekodīs. Sīpols ir sarīvāts. Tagad es to sarīvāto sīpolu lieku siera marlē.
man atrodas bļodā. Un es spiedīšu laukā sulu. Kā viņi tak forši. No 2 sīpoliem. Nu, jo lielāki sīpoli, jo labāk, jo vieglāk ir strādāt, es teikšu tā. Jo ar tiem mazajiem ir grūti viņus menedžēt. Un es griežu un spiežu, cik vien daudz es varu izspiest. Katra pilīte ir vērtīga. Tā, ok. Nolūk mums sula. Lieku iekšā tagad gaļu. To es sajaukšu. Lai tas viss kādu īsu brītiņu pastāv tajā sulā, viņš jau sāk uzsult. Bet tas ir ļoti labi. Tāds aromāts jau sāk veidoties. Wow! Kad kādu neilgu brīdi tā gaļa ir pamarinējusies tajā sulā, burtiski pāris minūtes, es pieliešu nedaudz ūdeni. Ir jālai tā, lai neveidojās tur tā, ka viņš pald tajā visā. Vēl mazliet, jo gaļa uzsūks šo visu marinādi sevī. Man liekas, ka ir ļoti labi. Un tagad eļļu, tas tā uz acis, es nezinu, tie ir 40 ml, varbūt 50. Parastā saulespuķa eļļa. Citi cilvēki lej klāt olīveļļu. Bet es tomēr to nedaru, tāpēc, ka šašliks vairāk man asociējās ar Kaukāza tautu ēdienu. Gruzija, Armēnija, tas gals. Grieķiem arī ir. Grieķi olīveļļā to savu sulakī marinē, bet mums ir šeit tāds klasisks Kaukāza šašliks. Lūk, kas man patīk, redziet, kāda viņa sanāk. Būtībā tā gaļa būs gatava burtiski pusstundas, 2 stundas, tas būtu maksimums turēt viņu. Pēc tam viņu var izšķīst vienkārši. Viņa neturēsies uz iesmiem savādāk. Viņa jau tagad jau ir ļoti mīksta palikusi. Kādas cietas un gabals es ieliku, viņa jau tagad jau burtiski jau, bet kāds aromāts ir fantastika. Lūk. Tagad šo es likšu iekšā leduskapī, un tad es cepšu. Pašu procesu es nerādīšu, katrs jau varbūt kaut ko parādīšu, nezinu. Lūk, šo es tagad lieku leduskapī, līdz cepšanai. Tāda ir tā marināde. Kas man patīk šeit ļoti daudz, ir tas, ka nav nekādu sīpolu, nekā, kas kaut kur karājās, kaut kur piedegs, te ir super tīra gaļa. Fantastiskā marinādē. Debešķīgi. Tā, paldies, ka skatījāties. Pamēģiniet arī jūs šo metodu, nenožēlosiet. Bet pats galvenais pārkat kvalitatīvu gaļu. Tas ir tā ir panākuma atslēga. Paldies, ka skatījāties.